kā jau lielākajā daļā sabiedrības, reizi 4 gados valdība atcerās par to, kad ir arī tauta. Un mums sola, ko viņi tur darīs, ko viņi tur nedarīs. Cik tur cits ir slikts, cits ir labs. Tas viss ir tik ļoti ierasti un saprotami, ka mums jau liekas, ka tas ir normāli, ka mēs reiz 4 gados tiekam iesaistīti sabiedriskajā dzīvē. Īstenībā ir jābūt tā, ka cilvēks varētu piedalīties politiskos procesos, parasts cilvēks visu laiku. Un kā to var izdarīt? Piemēram, jūs taču nezināt, kā balsos un par ko balsos ceturtdien Saeima. Tās Saimas sēdes ceturtdienās un ko tur balso. Mēs parasti uzzinām pēc tam, ja. Retos gadījumos mēs zinām, ko tur darīs. Bet pa lielam mēs nezinām. Bet ja mums būtu tāda iespēja, ka mēs redzētu, kādus lēmumus pieņems Saeima, pieņemsim nākošu ceturtdienu, un mēs katrs varētu sajusties kā deputāts. Katrs no mums varētu nobalsot, iejusties, vai nobalsot par vai pret, vai kā viņi tur atturās, ja. Vēl varētu uzrakstīt komentāru, kāpēc mēs tādu balsojam, ja. Tad tas būtu, tad mēs vismaz justos dzīvi, mēs justos tādi, kas kaut ko var ietekmēt. Un ikdienā mēs to varētu darīt, ja. Tad man ir piedāvājums tāds, ka izveidot tādu kā politisko arotbiedrību, kurā varētu iestāties jebkurš politiķis, kas ir Saeimā vai viņš nav Saeimā, vienalga no kuras partijas, kurā balsojumi par tādiem jautājumiem, kurus nobalsojusi tauta šādīgi, nav uzskatāmi par nelojāliem partijai. Piemēram, ja būtu tāda partija, kura balsotu tikai tā, kā ir izlēmusi tauta, tādā gadījumā visas pārējās partijas ļoti labi varētu redzēt, ko domā tauta. Reāli šīs partijas biedram, kurš būtu tādā partijā, viņam nebūtu jābūt politiski izglītotam, viņam vispār nebūtu jābūt īpaši izglītotam, viņam būtu tikai viens pienākums – balsot tā, kā ir nobalsojis tautas vairākums. Kas priekš tā ir vajadzīgs? Priekš tā ir vajadzīga mājaslapa, kurā ļoti labi jebkurš cilvēks varētu redzēt, par kādu jautājumu tiks izskatīti Saeimā, uz balsojumu ceturtdienās, ja. Un katrs cilvēks varētu par viņiem nobalsot. Piemēram, es redzu tur jautājumus par to, par šito, iejusties kā deputāts, un es pirms nobalsot tā vai savādāk. Un reāli jābūt cilvēkiem, kas tieši, kuras būtu pilnīgi pārliecināts, ka tieši šie cilvēki balsos tieši tāpat, kā ir nobalsojis vairākums. Saprotiet? Ja Saeimā tāda partija, nosauksim viņu provizoriski par referendumu partiju, ja, būtu sastāvēt no kādiem 10 cilvēkiem, tad mēs vismaz zinātu, ka tie 10 cilvēki nobalsos tā, kā ir nobalsojis šī mājaslapā tautas vairākums. Tur ir varbūt runāt par visādām detaļām, kā var izdarīt tā, kad kas tur par tautas vairākumu var nobalsot. Tur var balsot gan pilsoņi, gan nepilsoņi un tā tālāk. Bet ir jābūt tādai organizācijai, kura šo nodrošina. Saprotiet? Tas ir ļoti svarīgi.